Mani sauc Reinis Pozņaks, Eiropas parlamenta deputāts, Twitter konvoja aktīvs dalībnieks joprojām. Es esmu Juris Garjāns, podcastu un audiogrāmatu producents, Zemessargs, un tagad skan otrais zvans. Šodien gribētu sākt ar vienu atmiņu stāstu nelielu. Pirms kāda laika mums bija tāds notikums, kur vienā muzejā mazpilsētas bija izstādīts kaut kāds tur forums sterps un sociālajos mēdījos, un ne tikai bija tāda diskusija par Ženēvas konvenciju un kā tur tā var tā neievērot, jo tur kaut kas esot pārkāpts un tam līdzīgi. Ar forums sterpiem visādi, bet ar Ženēvas konvenciju skaidrs, ka tā sargā civilos iedzīvotājus, arī medicīnas darbiniekus un ātrās palīdzības, kas kara laikā brauc glābt ievainotos, un tāpēc mēs gribētu parunāt ar šodienas viešņu Lieni. Sveika, Liene! Sveiks! Studijā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja. Jā, tieši tā. Tieši tā. Un, protams, tepatās arī mans kolēģis Reinis. Sveiks! Sveiki! Kā ir, Liene? Kā tur ir ar karu un ar mediķiem? Cik droši jūs jūtaties kopumā tā? Vispirms es gribu teikt, ka Ženēvas konvencija konkrētajā situācijā, kas pašlaik valda pasaulē, jau gandrīz neviens agresors neievēro. Un tas ir tas, ko es mācu saviem studentiem, kad es stāstu viņiem par zīmi sarkanais krusts, kā agrāk tas tā bija. Tā bija tāda liela starptautiska vienošanās. Un jā, tas ir ar humānismu ļoti svarīgiem uzdevumiem, kam ir jāpastāv arī militāros apdraudējumos kara situācijās. Tad pašlaik tas vienkārši nepastāv. Un, protams, šodien runāt par to, ja kāds spēlē bez noteikumiem, ka mēs varam cerēt, ka viņš pēkšņi sāks tos ievērot, spēlē ar mums noteikti nē. Līdz ar to iespējams vai ir jāmaina noteikumi un kārtība, vai arī faktiski jāiemācās mums kaut kādās situācijās strādāt bez noteikumiem. Katrā gadījumā mums jābūt gataviem pret to, ka tāda ir tā realitāte, un vairāk piesakties ar sarkaniem krustiem Ukrainā, kur es biju, faktiski viņi tieši otrādi nelieto šo ļoti svarīgo zīmi, kas visos laikos ir nozīmējusi glābt cilvēku glābēju. Tad šodien tas tā vairs nav, jā. Jā, konvencijas ir internetā, dzīvē ir savādāk, un Ukraina to parāda, ka ne tikai savādāk, bet visi šie krusti ir vēl īpašs mērķis. Visi tie dubultie raķešu šāvieni, ka pagaida, ka sabrauc glābēji un bliež otrais. Tā kā šajā ziņā ir prieks lasīt arī internetā ziņas, kuras es gan nesaprotu, kāpēc, bet daļa sabiedrības bija ļoti sašutusi. Kas tad tas tāds ir, kā daktariem bruņuvestas un ķivers, vajag kā līdz tam izdevās vispār nonākt. Paldies Dievam, ka izdevās. Jā, vai tad tagad vajag to bruņuvestu? Pieškam tagad šodien. Kas tad tas tagad? Vispirms jāsaka, es jau no pirmām pilnmēroga iebrukuma kara dienām ļoti daudz sekoju līdz tieši mediķu darbībām šajās situācijās, jo viens no neatliekamās palīdzības dienesta lielajiem uzdevumiem ir tātad arī militāra apdraudējuma gadījumā nodrošināt gatavības pakāpi, sniegt gan civiliedzīvotājiem palīdzību, gan nodrošināt savas funkcijas darbības nepārtrauktību. Tas jauns viss vārds, bet tas ir ļoti svarīgs un, manuprāt, tiešām viens no galvenajiem uzdevumiem, kas būtu jādomā katram maizes ceptuves īpašniekam, katram mediķim, slimnīcas vadītājiem, skolai, kā nodrošināt šo darbības nepārtrauktību. Un, tas, ko es redzēju, kā pirmajās dienās ambulances bija mašīnas, kas ir medicīnas transports, bija pakļautas uzbrukumiem, jau no pirmajām minūtēm bija skaidrs spilgtais krāsojums, sašauti mediķi, kā šis ir mērķis. Un es redzēju arī, ka apmēram dažu nedēļu laikā Ukrainā mediķiem tika izdalītas vestes, viņas saņēma no humanās palīdzības. Jāsaka, viņiem pašiem uz vietas arī civilajiem nebija toreiz šī resursa, un pirmajās dienās arī tas tiešām bija problēma. Līdz ar to es sapratu, ka
Noteikti tām ir jābūt, un es jau faktiski no kara pirmās dienas teicu, jā, mums ir jānopērk vestes mediķiem, kuri strādās iespējams zem šķembām, zem droniem, zem papildus apdraudējumiem, jo ja viņi nebūs aizsargāti, viņi nevarēs izglābt pilnīgi nevienu, jo viņi paši nekur nebrauks. Bet tad, kad es aizbraucu un Čerņihivas slimnīcā redzēju to, ka tur ne tikai mediķi izstrādā vestes, bet elektriķi, santehniķi, jebkurš cilvēks, kurš iziet ārpus telpām, jo trauksmes ir nepārtraukti, uzlidojumi ir neprognozējami, tad es sapratu, ka šis ir obligātais pasākums. Jāsaka, tas dīvainākais, ka tur pie frontes, kur es biju, tur viņi ikdienā tās vestes nemaz tā nevelk, tikai dodoties jau uz misijām, uz glābšanas pasākumiem, kas ir ļoti jau pašai frontē, pašā tūmā, bet visi civilie maksimāli strādā ārējā vidē vestēs. Tā kā vestes bija ļoti nozīmīgs faktors tam, lai es teiktu, ja man prasa, vai kaut kā mēs būsim gatavi, tad no šim jā, mēs uzvilksim vestes. Jautājums, vai mediķis būs gatavs ar visu vesti kaut kur doties, tas ir nākamais, bet vestē ir noteikti tas un ķivere, kas ir nepieciešams. Tas, ko var lasīt internetā ziņās par šo te iepirkumu, ir 1500 bruņu vestes un 1500 bruņu cepurus. Vai tu vari divos vārdos pastāstīt, kā jūs izvēlēties, vai kā tu izvēlējies, kas tas ir un kāpēc tas maksā tik dārgi, kāpēc miljons? Ja cilvēki domā, ka tas šausmīgs cipars, ja varbūt šo nedaudz pakomentē. Jā, pirmkārt, tā maksā šīs drošības kategorijas vestes, mēs nekur, tā tiešām tika veiktas cenu aptaujas un pētīt šie jautājumi, cilvēki strādā ar iepirkumiem, to tiešām bija vērtējuši, cik tad daudz tam vajag finansējumu un tā, bet kāpēc tāds skaits, protams, ir ļoti svarīgi saprast, ka pirmām kārtām šis ir domāts, lai mēs varētu nosekt vienā maiņā strādājošus visus mūsu mediķus, tie ir apmēram 800 cilvēki, plus mūsu stafs, kurš atbild par to, lai mašīnas kustās, lai sakari strādā un vēl viss pārējais. Un šīs vestes ir arī paredzētas, lai mēs varētu militāra apdraudējuma gadījumā nodrošināt stacionāriem tieši šīs te uzņemšanas, jeb neatliekamās medicīnas nodaļas, kur arī mediķiem ir jāiet ārā un diezgan bieži pie slimnīcām tādos apstākļos tiek veidot šķirošanas laukumi, vēl kaut kādas lietas, kur cilvēki nevar strādāt telpās, nevar patvērties, un arī slimnīcām ir kaut kādas šīs te darbības nepārtrauktības, lai ģenerators strādāja, viņā vēl nav ietrāpījis vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Šis ir medicīnas nozarē, kas nenosedz vēl ļoti daudzas citas lietas, nekādu ģimenes ārstus, protams, un speciālistus nē, un arī nav paredzēts, piemēram, lai mediķis vispār uz darbu var atbraukt, jo gadījumā, tādas lietas nē, bet kamēr viņš ir darbā maiņā, un viņam ir iespēja pasargāties, un tas ir paredzēts nozarē. Man ļoti gribētos, ka šīs vestes iepirktu arī citas struktūras, pašvaldības noteikti. Pašvaldībām ļoti daudz funkcijas, kas skar iedzīvotājs, tostarp organizēt evakuāciju. Tur tiešām tu nevari lūgt tagad brīvprātīgiem darboties, ja ir diezgan liels apdraudējums. Tur arī nevar visus iedzīvotājus bruņuvestēs ieģērbt, tas arī skaidrs. Bet ir kaut kādas lietas, kur ir jāspēj nodrošināt, un ja vienīgais, kas tev traucē pa lielam ir vestes neesamība, tas ir muļķīgi vienkārši. Tā kā šis ir jautājums. Es saku, es biju Ukrainā arī ūdeņš saimniecībā, tur puišiem stāv vienkārši uz palodas tās vestes, viņš bez viņām ārā neiet strādā, tad, kad ir trauksme. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jāatgādina, ka absolūti lielākā daļa cilvēku iet bojā nevis no tiešiem trāpījumiem, bet no šķembām, un vest ir brīnišķīgs instruments, lai no tā pasargātos, bet man jautājums, tur ir arī kaut kādas speciālās vestes, vienkārši atceros, ka mēs tur sākumā uz Ukrainu arī vedām tās vestes, meklējām, tad bija kaut kādas speciālās sieviešu dakteriem kaut kādas tāds. Specifiskās mediķu vestes parasti ir daudz vieglākas, jo visur ir jānes, nē, viņiem jāspēj sniegt palīdzību, medicīniskais aprīkojums, stiep cietušais, līdz ar to viņiem ļoti smagas vestes parasti netiek. Bet viņiem nav tās ceturtā kategorija? Jā, tad ir tas, ka ne visas kategorijas var iegādāties civilās vienības. Mēs pašlaik iegādājamies tādas vestes, kuras nepieciešamības gadījumā varēs paši
pastiprināti ar speciālām svinu plāksnēm, jā, tātad viņas ir paredzētas lielākoties tādiem nelieliem faktiski apdraudējumiem, kas var būt stikli vai kaut kādas atlūzas, es nezinu kas, bet, teiksim, jā, tas augstākais līmenis būs pielāgojams šīs vestes, jo pašlaik mēs tādas visaugstākās kategorijas iegādāties nevaram. Un savukārt tās, kas ir ļoti speciālās mediķu tieši vestes, tās atkal ir par tādu cenu, ko es laikam pa mūsu Latvijas iedzīvotāju nodokļu maksātāju naudu nevarētu teikt, ka mums tādas tieši vajag, jā. Tas ir kaut kāds zemākais līmenis, bet jā, mediķiem ir vispār pasaulē ļoti specifiskas vestes. Bet tas bija tieši jautājums, ko es biju prasīt, kā vispār mums ir, nezinu, gan no likumiskā, gan no cilvēciskā viedokļa dienestā. Tagad sākās karš, cilvēki brauks, nebrauks, kāds vispār tas noskaņojums un sajūta iekšienē? Visos plānos dienests ir tas, kurš strādā drošajā zonā. Un mēs esam tie, kas veido tad aizmugurē šīs resursu kopas, kas ir izmantojamas karavīra evakuācijai, vai, protams, ir kaut kas civils noteikti, bet, protams, mēs vienmēr skatāmies uz Ukrainu, aizmirstam viņas mērogu. Tādēļ, jo tur tiešām ir aizmugura un kaut cik drošā zona, jeb noscīta drošā zona, tad ir kaut kādas piefrontes teritorijas un tad pat fronte. Latvija, tad man jāsaka, būtu šī fronte uzreiz un 5 minūtēs, tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs gribam saglabāt savus spējas, palīdzēt kā karavīriem, tā civiliedzīvotājiem, kā mediķi būs spiesti strādāt arī nedrošajās zonās, kas, protams, nevienos plānos tā nav ierakstīts, bet tas ir absolūti skaidrs pēc visiem loģikas principiem, jā. Un jā, mēs arī pašlaik trenējam it kā šo darbību drošajās zonās un tos punktus saskarsmes ar armiju, ar militārajiem mediķiem, bet man nav ilūziju, ka ja tiešām sāktos karš, militārs iebrukums, tad Latvijā nebūtu īsti daudz drošu vietu. Un otrs ir jāsaprot, tas bija viens no jautājumiem, kas mani tiešām Ukrainā ļoti palika atmiņā. Man arī jautāja, vai jūs esat gatavi, vai jūs gatavojaties. Es saku, mēs it kā gatavojamies, bet neviens netic. Un tas Ukrainis man saka, tie esam mēs pirms 3 gadiem. Un tad viņš saka, bet zini, tavu gatavību es to pārbaudīšu. Kā strādās dienests, kad atskanēs trauksme? Tai brīdī man nebija ko teikt, jo faktiski, protams, jā, man nav instrukciju tūlīt gatavu tām. Ja skan trauksme, mēs sēžam patvērtnēs, mēs slēpjam mašīnas, vai mēs turpinām sniegt palīdzību, ja mēs esam izsaukumā, vai mēs atstājam tānti 5. stāvā un paši skrienam uz patvērt. Man nav šo atbilžu, un šīs ir tas, kam ir jāmeklē atbildes, un tā būs tā gatavības pakāpe, ka mēs skaidri zināsim, ko darīt ik stundā, jo ar civiliedzīvotājiem tā kā pa lielam visi runā patvērtnes un 72 stundu soma. Mediķim laikam, kam būs jāiedos dienestā, ir jābūt savai somai, ar ko viņš varēs strādāt un turpināt darbu, jā. Tas bija arī viena no atziņām, kur paši izrēlieši man teica, ka ir milzīga atšķirība starp sagatavotību un gatavību, ka tur būtu ļoti, ļoti sagatavots visam, bet vajadzīgā brīdī tu to nespēji pielietot. Minēja lietusarga piemēru, ka tu apsties, ka laika prognoze būs lietus, paņem lietusargu, tu esi 100% sagatavojies, bet minūti pa vēlu atver viņu un viss, un tu esi tāpat salīs. Ja? Vienīgi mums, laikam, tā problēma ir ar to sagatavotību ar tomēr. Ja? Mēs gandrīz vairāk daļa no sabiedrības esam tā kā gatavi sagaidīt visļaunāko, bet sagatavot esam šķiet, ka absolūti briesmīgi. Nekā. Vai kāds, vai... Es vienmēr saku, un man ļoti riebis jautājums, kad man tiešām, es to saku žurnālistiem, kas man nāk klāt, un diezgan bieži jautā, vai dienests ir gatavs, un kā tad jūs gatavoties. Es saku, protams, varu visu kaut ko jums tagad atbildēt, tam galīgi vispār nav jēgas. Jo gatavība, pirmkārt, viņa visu laiku ir process. Tāpēc, kad riski mainās, riski pieaug arī Ukrainā šo gadu laikā no tiem ievainojumiem un notikumiem, kas bija kara pirmajās dienās caur konvencionāli parasto fāzi un tagad ar dronu izaicinājumiem ir pilnīgi citi riski jau tikai šajā. Un mums līdz ar to jābūt gataviem reaģēt uz riskiem, jebkādiem un viņus saprast ne tik daudz kā pastīties vecus scenārijus vai uzzīmēt savu iedomāto scenāriju, izspēlēt un teikt, mēs esam gatavi.
gatavi šim scenārijam. Nu, ar to jau krīzes ir raksturoja, ar to viņas arī raksturīgas, kā faktiski mēs nekam nevaram būt gatavi. Jo, ja notiek kaut kas, kam mēs esam ļoti gatavi, tā nav krīze, tu vienkārši ieslēdz procesu, visi strādā un kāda tur krīze. Tātad faktiski, ja mēs runājam par krīzi, mēs nevaram uzzīmēt vai uzmodelēt neko precīzus apstākļus. Mēs nevaram uzmodelēt, kura slimnīca pirmā kritīs, uz kur mēs kaut ko evakuēsim, jo pašlaik mēs to zīmējam, mums liekas, ka tā būs, piemēram, nezinu, Latgalē, ja, vai Kurzemē Liepāja, bet no otras puses tā var būt jebkura cita. Un visi mūsu plāni aiziet tā kā prom. Un es uzskatu, jā, ka gatavība prāta stāvoklis pieņemt tos riskus un spēt ar tiem strādāt. Tas laikam visvairāk gatavo. Un, protams, resursi, jā, nu tiem ir jābūt, diemžēl, bez tiem pa lielam nevarēs, ja nebūs medikamentu, nebūs aizsardzība mediķiem, ja nebūs sakari, kurus ir jāspēj atjaunot cik vien ātri var, nu tad jā, tad tā pārvarēšana un tā riska vadība būs absolūti neiespējama faktiski. Kā ir ar tiem resursiem, ar tiem medikamentiem un visiem citiem? Pašlaik jāsaka tā, ka kopumā nozarē tas ir sarežģīts jautājums, ja mēs runājam par tādu visplašāko gatavību sabiedrības vajadzībām un tostarp pie tām, pie kādām sabiedrība ir pieradusi un ko viņi sagaida, ka mēs turpināsim nodrošināt vismaz kaut kādos samērīgos termiņos. Bet tām pirmajām dienām un nedēļām, kas nozīmē tikt galā ar neatliekamās palīdzības nodrošināšanu, faktiski kaut kādu laiku mēs varam turēties. Protams, ka ja arī kaut kas sāktos jau nākamā dienā būtu jāiedarbina mehānismi starptautiskās palīdzības pieprasīšanai, bet mums būtu, kamēr tā nāk, faktiski jāsaka dienests un slimnīcas pa lielam ir sagatavotas tam. Mums ir ļoti smalki paredzēta tomēr, ka katrai iestādēji savas darbības nodrošināšanai 3 mēnešu rezerves. Protams, liela atbildība, vai slimnīcas vadītājs to tiešām dara, vai viņš tikai saka, ka viņš to dara, tas ir cits jautājums, bet faktiski, ja mēs runājam pie neatliekamās palīdzības dienests, mums ir 3 mēnešu mūsu darbības rezerves, protams, mums ir speciāls militāras vētras, kas ir izceļamas dažu stundu laikā, kas ir paredzēts tieši lielam skaitam konkrētiem ievainojumiem, apdegumiem un asiņošanām, tādām lietām. Un, protams, lielās valsts materiālās rezerves, kur nomenklatūrā ir sākot no ģeneratoriem un beidzot ar marlas saitēm un tādām lietām, bet tas ir neatliekamā palīdzība. Tas nenozīmē, kā ar to varētu rēķināties jebkurš iedzīvotājs. Un tā savukārt ir lieta, pa ko es saprotu, ka notiek liela tā kā spēle ar farmācijas lielo nozari, un tad, protams, tā ir liela arī nauda turēt jebkādas rezerves, un tas mums visiem jāpieņem, ka tas nav vienkārši. Bet šajos 3,5 gados tā kā sistēmas iekšienē ir jūtams, ka kaut kas ir mainījies. Ka tad mēs lietas daram, lielākas asiņu rezerves tur veidojam vai kaut ko, ja tas viss ir vienkārši, kā parasti. Ir un nav. Jāatzīst, ka veselības nozara tomēr izdzīvoja to Covid laika krīzi. Kaut kādā mērā, ja nebūtu bijis Covid, es teiktu, nekam mēs vispār neesam gatavi. Covids kaut ko mums tomēr visiem kopā iemācīja, kāds varētu izskatīties un vismaz to ainu uzzīmēt. Protams, ka tas tiešā veidā nav salīdzināms, bet šis cietušo skaits un šī spēja pārkārtot nozari, jā. Bet no otras puses ar visu to pieredzi izdegušākie aizgāja no nozares un tie, kas ir ienākuši, tie atkal visu tā kā no jauna skatās. Un dažreiz viņiem varbūt pat šķiet, ka tās mūsu trauksmes zvani, ko varbūt dienests, ir tāds, zināmā mērā, trauksmes cēlājs nozarē, ka mēs bišķi pārspīlējam. Bet, jā, slimnīcas arī zina, kas un kā ir jādara, jo Covid laikā mēs tiešām pārorganizējām darbu, mēs dabūjām atcelt plānu pacients, ko vēl tagad daudzi nepiedod, neaizmirst, bet mēs novērsām, ka mums nebija kilometrīgas rindas pie slimnīcām un tas, kas daudzās valstīs bija. Tā kā jā un nē. Bet vai ir kaut kāds priekšstats par to, ka tajā brīdī, kad
tas sākās pēkšņi strauji un ir ļoti liels to pacientu pieplūdums, vai medicīnas dienestam ir tāds, vai viņš var kaut kādā veidā paplesties, tā kā gumijas bumba piepūsties tādā ziņā, var nelaist mājās pēc mājiņas dakteri, viņš var nostrādāt 2 vai 3 dienas pēc kārtas, vai ir kaut kādas rezerves automašīnām un cilvēki zinām, kuriem piezvanīt un palūgt, lai viņš nāk palīgā, vai ir tādi plāni kaut kādi vispār mēdz? Es drusku pārfrazēšu šo jautājumu, jo, kā rāda valstis, kuras ir vairāk vai mazāk aktīvā karā, tur ir milzīgi brīvprātīgo, teiksim, faktiski viņas turās lielā mērā uz tādu milzīgo brīvprātīgo iesaisti. Un ja mums, teiksim, armija ir zemesardze, ugunsdzēsējiem ir brīvprātīgi ugunsdzēsēji, kur cilvēki vai ir kaut kāda vieta, vai sistēma, vai apkopots kaut kāds brīvprātīgo dakteru, jo es arī redzu, ka, piemēram, Ukrainā šobrīd, mediķis ir jebkurš, kurš prot pareizi žņaugu uzlikt, ja? Teiksim, tā tad, kur var noderēt arī cilvēki, kur varbūt nav aktīvi medicīniskajā darbā ikdienā, ja? Bet, nezinu, ar izglītību attiecīgo vai kaut kādām prasmēm, respektīvi, vai par to tiek vispār domāts, kā kaut kā arī šo te brīvprātīgo kustību iesaistīt medicīnā, ja gadījumā tas nepieciešams? Krīze maina pirmkārt noteikumus, un ja man jāatbild, ka mēs gribētu izplasties, tad visdrīzāk tās tā īsti nevar notikt, jo, mēs izplatāmies, ja mēs paskatāmies atpakaļ tajā pašā Covid laikā, kad atgriezās izdienā aizgājušie pensionāri uz līnijas vai strādāja studenti jau no 2. kursa. Un tomēr man arī šī pieredze drusku ir, mēs Covid laikā piesaistījām brīvprātīgos, tad, kad viņš pirmā dienā ir pilns spara, tad viņu apmāca un visu viņam izdara, un tur diezgan liela ņemtne, jo tie cilvēki ienākas no ielas, diezgan tā, viņiem ir daudz jāpamācās. Un tad viņš 3 dienas pastrādā, un viņš vairs nav brīvprātīgs, jo tā brīvprātības princips ir tas, ka rēķināties mēs īsti ar to nevaram. Otrs, protams, es arī sapratu, ka brīvprātīgo piesaisti patiešām ir sarežģīti, jo man visā tajā, kur man ir dubultā viss jānodarbina, pamatprocesos ir jāatrod kaut kādi cilvēki, kas ies un ņemsies ar tiem brīvprātīgajiem. Arī nav vienkārši, un tomēr medicīna tik vienkārši nav. Nevēlta mēs pēdējos gadus ļoti daudz runājam par pirmās palīdzības nozīmi un par to, ka tā būtu jāstiprina, un faktiski katram iedzīvotājam, ja viņš vēl tagad spēja uzdot jautājumu, ka viņš nesaprot, kad ir jāsauc neatliekamās palīdzības dienas, tas nozīmē, tā ir tā mūsu lielākā negatīvība, jo faktiski cilvēkiem pirmās palīdzības kursos šo visu iemāca, un ja katrs sabiedrības loceklis tos būtu izgājis vai vismaz izlasījis, un pašlaik var nostīties video, mums ir mājaslapā pieejami pa visām tēmām, kas tiešām ir bīstami un kas tā kā nepārāk, bet kur vajag palīdzēt. Tā ir tā lielā lieta. Bet, ja mēs atkal runājam, kā krīze maina noteikums, tad, protams, kā to pakalpojumu apjomu, palīdzības apjomu, ko šodien iedzīvotāji rēķinās, viņi nevarēs rēķināties, un tas ir ļoti skaidri jāpasaka. Tāpat mēs nevaram arī zināt, kā sadalīsies mūsu darbspēks. Cevišķi neatliekamās palīdzības dienests ir tā kā liels nezināmais sistēmā, jo mums ir ļoti daudz darba savienotāji. Vēl aizvien ir šī situācija, ka piestrādā visu kaut kur cilvēki. Un krīzes laikā, ja viņš piestrādā kādā no stacionāriem, tad viņš noteikti izvēlēsies tur, jo tas ir kaut cik drošāk. Un mēs nezinām, cik tieši mūsu cilvēki būs gatavi strādāt. Toties no Ukrainas pieredzes, viņi dzīvoja uz vietas. Tās nebija tikai mājiņas, ko viņam varēja palūgt strādāt. Viņi faktiski dzīvoja, atpūtās tik, cik viņām vajadzēja pagulēt, un atkal bija uz līnijas. Tā bija realitāte arī Ukrainā. Jā, bet skaidrs, ka brīvprātīgie nedarbojās tā, ka jūs, piemēram, sākat viņus organizēt. Tas nebūtu jādara. Tas nebūtu jādara, bet es saku, piemēram, tā pašā Izrēlē viņiem tie brīvprātīgo kustība ir vispār ikdienas pirmajā palīdzībā iesaistīta. Viņi tieši ar brīvprātīgo kustību ir panākuši 90 sekundes, viņiem ir laiks reakcijas uz izsaukumu. Ja? Tāpēc, ka ir brīvprātīgie mediķi, kuri sēž savā oficiņā, dara savu ofisu darbu, viņam stāv mopēts ar aprīkojumu blakus. Ja? Viņš ir iereģistrējies sistēmā, viņi to sauc par dzīvības Uber. Un viņiem ir 8000, man liekas, tie cilvēki. Bet tas arī faktiski radās, tas salīdzinoši nesen radies, protams, ar viņu ilgi stāstīja, viņiem bija ar valsti jācīnās, lai viņus vispār akceptē. Protams, viņiem tur arī ir līdz ar to visas certifikācijas
un viss tas, bet tas ir uz darbu un darbojās, un tajā 7. oktobrī, kad notikties, viņiem bija pirmie, kas bija, tāpēc, ka liela daļa no viņiem vispār bija iekšā tajā teritorijā, kur tas viss notika, un viņi bija faktiski pirmie, kas tās palīdzības sniedza, tā kā droši vien tas būtu, valsts tāds uzdevums vispār radīt tādu iespēju kādam, kas grib to organizēt. Gribēju atgriezties šai vietā pie tās pirmās palīdzības kursiem. Mums šobrīd viņi pārsvarā ir taisīti tāpēc, lai dabūtu autovadītāju vai tur mednieku vai kādas tur apliecības. Tas ir tas galvenais. Tā mēs to saprotam. Un skaidrs, ka tur parāda lietas, kuras, ja mēs visi zinātu kaut tik daudz, tas tiešām ļoti daudz ko atrisina. Bet man ir jautājums, viens cits, tev droši vien ir sava pieredze gan personīgā, gan arī no Ukraiņiem par to. Būsim realisti. Cik no 10 cilvēkiem ieraugot asinis un nokļūst to situācijā, ka tev nav jāglāba savus bērns, tas ir savādāk, tad tu tur esi cits cilvēks. Bet ja tev tu redzi, ka ir kaut kas noticis, tur ir sveši cilvēki, cik no 10 cilvēkiem ir spējīgi saņemties un adekvāti rīkoties un kaut vai izvilkt vai nolikt pareizā stāvoklī vai saprast, kuru ir vērts vilkt un kuru nē. Jo tas ir mūsu pašu rokās, bet jāsaprot arī savas iespējas cilvēkam, vai uz ko viņš rēķinās, kas viņš tāds pats ir. Jā, bet zin kā ir, cilvēka organisms ir tāds ļoti labi uzbūvēts, ka īstenībā tās adaptācijas spējas ir ļoti augstas, un mēs nezinām. Protams, kā pirmās stundas, pirmais šoks, pirmās dienas, bet cilvēkam ir tā izdzīvošanas vēlme un tas spars un cīņas spars, kam jābūt ļoti svarīgi, un es domāju, ka lielai daļai atnāk tas kaut kādā brīdī vaļā. Mēs to varēja redzēt Ukrainā pirmās dienas, bija tieši viss tas pats un apjukums liels, pēc tam ļoti strauja stabilizēšanās, asinis iet nodot, visi piesakās, visi gatavi un iesaistās cīņā, kas bija ļoti svarīgi. Tad tagad ir tas pagurums īstenībā, kad ir palikuši tikai tie, kas vienkārši nevar aiziet, tāpēc, kad viņi saprot, ka tajā brīdī paliks tur tukši tie ierakumi un tā sajūta diezgan briesmīgi tur uz vietas, vismaz man bija runājot tiem cilvēkiem, bet viņiem ir ārprātīgi augsta pārliecība par to, ka viņi te stāvēs, cik vien vajadzēs, tie, kas tur uz vietas atrodas. Jaunus gan ir grūtāk jau tagad rekrutēt, to starp mediķus, tā ir taisnība. Jo tas ir ļoti, ļoti smags un ļoti bīstams un ilgstoši tādos apstākļos cilvēki aiziet kaut kādā zombiju režīmā. Bet es domāju, ka tie arī, kas tagad kaut cik būtu kaut vai teorētiski redzējuši, ja izmēģinājuši vispār ideāli, varbūt pirmajās stundās viņš arī nevarētu un vemtu kaut kur aiz stūri, tā ir realitāte, bet pēc tam, bet ir kaut kāds moments, kad tu saproti, ka tas ir kaut kas vairāk, tev vienkārši tas ir jādara, lai kādu izglābtu, un es nezinu, no kā vemt no asinīm vai no tā, ka es kādam nepalīdzēju visu mūžu pēc tam, tas ir, man liekas, sarežģītāk. Es domāju, ka mēs neapzināmies tās spējas, kas mums ir, mēs arī nemēģinām pašlaik viņas modināt cilvēkos, tādu pārliecību, ticību, nelielu, iespējams, agresivitāti, tādu, jo visu laiku ir tās sarunas, kur mēs patversamies, kas mums traucē, vai mums visu iedos, vai es zinu, kur man zvanīt, tas vispār man jautājums fantastisks, Dieva dēļ, nekur nezvaniet krīzē, jo nenobloķējiet esošās sakaru sistēmas vēl ar saviem zvaniem. Tagad tas viss jāizdara tagad, Un faktiski, tā gatavība ir tajā sajūtā, es šodien zinu, ka ja rīt tas notiks, ko es darīšu, kas man ir, arī man nekā nav, Dievs ar visu, arī bez tās 72 stundu somas kaut kādu laiku var dzīvot, ticiet man. Bet tai sajūtai jābūt ir par to, ka mums ir jāstrādā, lai uzvarētu. Es visu laiku gribu pieminēt šito, man tas ir svarīgi. Bermontiādē arī gāja skolnieki, Un es nesaprotu, kāpēc mēs par to nerunājam, jo tas ir kaut kas no mūsu vēstures lapusēm, ko tieši tagad vajadzētu vilkt ārā, lai pateikt, ka nav jābēg un nav jāpatverās, ir jādomā, kā cīnīties, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad labā ziņa ir tāda, ka tavuprāt atvērsies, un es arī tam ticu, ka cilvēks nemaz neapzinās savu spēju robežu, ka tiem, kuriem vispār ir potenciāls, viņi atvērsies, viņi ies palīgā vai cīnīsies vai glābs, tur viss būs skaidrībā. Tu domā, ka tā būs? Jā, jo tā ir bijis vienmēr. Vienmēr ir bijuši tie, kas ir bēguši, vienmēr ir bijuši tie, kas ir palikuši un sēdējuši mežos un ilgi cīnījušies pretī. Es domāju, ka sabiedrības kopējais tas konstrukts nav mainījies. Mēs esam daudzus tagad gadus, desmitus
dzīvojuši kaut kādā ilūzijā par kaut kādu drošību. Tas NATO mums bija, visiem vajadzēja izstāstīt, cik labs ir NATO, un līdz ar to vajadzēja stāstīt, cik mēs tagad esam droši. Tas bija slikti, tas nebija pareizi, jo Krievija mums visu laiku dzīvojas blakus, pie kam, tas ir bijis vienmēr. Un valsts, kura to vienmēr apzinājusies Somija, jā, viņi ir citā gatavības pakāpē. Un mēs tagad nevaram visiem tiem, kas ir bijuši, es atvainojos, nav pat gājuši uz sporta zāli un vispār likušies mierā ar savām fizikām aktivitātēm, teikt, ka olimpiskajās spēlēs jāstartē, jo karš ir olimpiskās spēles izdzīvošanā, jā. Nevaram mēs to arī sagaidīt, un kaut kādā mērā es to sabiedrisko to visu to stāstu arī saprotu par bailēm, par visu pārējo. Tam ir laikam jāaizbrauc uz Ukrainu, tam es arī braucu pakaļ, jo es teicu, es esmu lāci tikai pasaku grāmatās redzējusi, dzīvē nesu. Līdz ar to tās baiļu sajūta man tik, cik tā grāmatā būs krāšņi uzzīmēts, viņš var būt uzzīmēts mīlīgi kā Vinnijs Pūks, viņš var uzzīmēts būt kaut kā savādāk, ir, protams, kaut kādā mērā jāredz. Un jā, tā ir atbildība, man izbrīna, kad mēs tik maz esam tajā Ukrainā, tur kā, teiksim, apskatījušies drusku tuvāk tam lācim piegājuši, jā. Jo bez tās sajūtas jau īsti mēs nevaram kaut kādu gatavību nemaz definēt. Un jā, tie, kas dzīvo un vakaros popkorniem skatās, kas notiek pasaulē, viņam jau īsti tiešām nav tās nojautas. Tas mums vienkārši būs ilgāka pārkārtošanās, bet es domāju, ka tie daži, kas ir gatavi. Es, piemēram, skatos, kas notiek zemesardzē, man liekas, ka tur notiek ļoti labi procesi. Man tāda ir man iekšējā sajūta, arī redzot, kā mēs kopā strādājam ar NBS-u. Jā, sabiedrība var būt vēl aizvien snauža, bet atvērsies. Bet nav tomēr tā, ka to sabiedrību arī bišķi tā kā stumj malā, neko jūs stresojat, mums visi zem kontrolas nomierināties. Redzi, mums valsts pārvalda kopumā vispār viss tā valsts ir tā būvēta, ka visu laiku jāstāsta, cik viss būs kārtībā un kā mēs strādājam, lai visu uzlabotu, un ja arī kaut kas nav kārtībā, tad tas ir tāds, teiksim tā gadījās stāsts, jā. Un protams, ka to pašu dara arī šī visa, no vienas puses, jā, negribās biedēt, negribas satraukt. Mēs nevaram arī visu laiku dzīvot tādā ārprātīgā uztraukumā, ka tūlīt būs un tūlīt, un jau vēlkās tas tūlīt īstenībā arī mums ilgi. Tad jau daži ir pārstājuši tam ticēt un par to uztraukties, un tas ir tas mūsu risks, jā, jo Krievija tiešām dara lēnām, sāk pasies Krima, cik gadi pagāja, ka viņi jau sagaida atkal to nākamo, kad kurš iemieg, jā. Un tas ir izaicinājums, protams, bet mēs noteikti par maz pasakām sabiedrībai, tev pašam jāzina, tev pašam jāparūpējas, tev jāzina, kur tu skries, un jā, tas ir tas patvērtņu stāsts, jo, ja tagad, teiksim, mēs te runājam, sākās trauksme, mēs kaut kur visdrīzāk tomēr skriet lejā, un kaut ko jau mēs tur meklētu, kaut ko mēs arī atrastu. Tā kāpēc mēs nevaram to kaut ko sagatavot un negaidīt tur īpašās prasības patvērtņu ierīkošanai un ventilācijām un 2 izejām un vēl kaut ko, jā. Jo mēs tāpat skriesim uz tām vietām. Cilvēki. Tie paši, kas tagad prasa kaut ko domēji, viņš tur skrien. Pilnīgi piekrīts ar saku, ka mums ir nepamatot patvērtņu mānija, kas ir viens no 17 elementiem, kurš arī ir vajadzīgs vietām noteikti, bet tas nav glābiņš, kas mums no viss pasargās. Bet ar ko tu ieteiktu sākt to gatavošanos? Nezinu, kā profesionāls vai kā cilvēks. Morāls tikmēr, kamēr Liena domājas izstāžu, es atcerējos, tagad liekas smieklīgi, bet 14. gadā es, piemēram, sāku skriet regulāri tēmas dēļ, ka es sapratu, ka es nevarēšu savus 2 bērnus līdz tuvējam mežam aiznest pietiekami ātrā laikā, tāpēc es sāku regulāri skriet, lai vismaz es varētu kaut cik, teiksim, mobils būt ar bērniem. Tagad jāiet arī uz zāli, tagad jau viņi paši varēs skriet, bet tas bija, reāli tā bija. Nē, es domāju, ka es jau pirms tam drusku pateicu par to sajūtu, ko darīt dienests, ja atskanētu trauksme. Man liekas, tieši tā ir tā sajūta, kas ir sev jāuzmedalē. Iedomājas tagad man tā trauksme skan, kādas ir mans rīcības. Un tur jau var lēnā garā iziet cauri vājiem punktiem, stiprajiem punktiem. Jo patiešām ir tā, ka mēs šodien esam, visa ģimene ir, piemēram, izkaisīta. Viens ir aizbraucis tur, uz Liepāju, viens ir Rīgā, bērns ir kaut kur skolā. Un tā ir tā reālā situācija, kad kaut kas var sākties.
kā mēs darīsim, vai mums ir kur satikties vieta, ja nu mums tiekam viens līdz otram, jā, vai mums ir kaut kādi kontakti bērniem kaut kādās pilsētās, vai vēl kaut ko pie kāda cita, man ir diezgan bijis vienkārši ar to darboties, jo es zinu, ka, ja man atskanēs trauksme, man atnāk ziņa, kur ir mans koordināts un viss, es nedrīkstu pagriezties pretējā virzienā, un bērniem jātiek pašiem, viņi arī to zina. Man prieks, ka vecākais ir pilngadīgs, tas varēšu, bet viņš tagad zemesardzē iestājas, nezinu. Traki būs, jo viņam arī būs tāpat. Nu labi, tas visu laiku mainās, es jau teicu, riski mainās un gatavība ir tajā, tieši tajās spējā ieraudzīt riskus, noprognozēt un tiem būt gataviem kaut kādā mērā rīkoties. Visus tāpat nevar. Un arī to nevajadzētu, ka mēs tā kā čūska, kas ziloni grib norīt, nav tas iespējams. Jā. Un mēs gribam sabiedrībai, tagad jau militārs apdraudējums, tas ir uzreiz iegrūst sabiedrībai ziloni rīklē. To mēs arī nevaram gribēt. Līdz ar to jāturpina. Piemēram, šādās sarunās. Vai aizsardzības mācībā māca kaut ko no piemēram, šī elementa, kā tur ģimenē labāk sarunāt, saplānot? Zini, te ar man patīk, man mīļa tēma, jo maniem 3 dēliem 2 jau ir gājuši tādu kursu skolā dizains un tehnoloģijas. Viņiem tur mācīja arī makarons vārīt, tas labi, bet viņiem, piemēram, ir jāšoja soma. No auduma. 72 stundu. Nē, dizaina ar ieaustiem elementiem. Viņam pirms tām ir jāzīmē piegriezni, jāplāno krāsu gammas, jāatrod, lūk, šādus priekšmets mēs gan varējām nomainīt pret to, ka viņiem iemācītu, kā ūdeni dabūt, kā, kaut kādas tādas lietas izdarīt. Es domāju, ka tie paši dizaina tehnoloģijas skolotāji, brīnišķīgi kaut kādas lietas zina, ja. Bet tas nenotiek, un tas tiešām man uztrauc, ka pēc mums 14-gadīgiem, 15-gadīgiem puikām, kuriem faktiski būtu jau jāiet karot namē laikā, tad viņiem mācām somas dizainēt. Un tad, kad saka par aizsardzības mācību, jā, tādas teorijas un kādas parunāšanās ir, praktiskās iemaņas, es uzskatu, skolā nedod nekādas, tostarp pirmā palīdzībā, un mums būtu ļoti strauja izglītības sistēmā, jo tas, kā mēs sagatavosim savus bērnus, palielina viņu iespējas izdzīvot. Tieši tā. Tad, ja mēs viņus gribam, kad viņam ir tāda alerģija, šito viņš nevar ēst, tas viņu uztrauc, pārāk skaļa balss, viņu arī uztrauc, šitas arī viņu uztrauc, viņš ir pilnīgi nespējīgs izdzīvot. Un tas mums ir sev jāpasaka, kā bērnam izdzīvot. Līdz ar to viņam ir jābūt daudz gatavākam tiem ārējiem faktoriem. Es šo ļoti labi atceros no padomju laikiem. Diemžēl, bet mums bija regulāri, es biju kaut 3. 4. klasa, bija regulāri tas kodoli. Jāskrien uz skolas ģērbtuvēm, jā. Visu tev stāstīt, tā skaitā, kur kā ar ģimeni, kā visu, un man nekāda psiholoģiskā trauma neradās no bailēm, no tā, bet es atceros, un arī tagad, faktiski lielā mērā no tā, ko man iemācīja tur, es zinu, skatījos mājās, teiksim, kur mums tur ir, grāvji vai kanalizācijas lūkas, kur noslēpties, respektīvi tās zināšanas, tev patiesībā ļoti nomierina. Tāpēc, ka tu jau ikdienā, kad vēl ir miers, tev jau skaties, te varētu slēpties, te varētu darīt to, te varētu tur varbūt būt ūdens, respektīvi, tu esi pilnīgi mierīgs, pēc, ka esi gatavs, Un, mums, protams, jāsaka, ka bērns ar kādu nevajag biedēt skolā. Tā ir somas nomierina labāk. Bet tā varētu būt, ka valstī tagad drusku, vai teiksim, varbūt varai kaut kāda drusku tāda greizsirdība uz cilvēkiem par to, ka viņi paši tagad domās, un tad viņi paši izdomās un ies rakt tur grāvis vai patvērtnes, un tagad būs baigais bardaks, un tagad nezinu, kā to visu savākt. Vai tavuprāt, tas ir kaut kas tāds instinktīvs, vai tās vienkārši slinkums, viņi nesaprot, vai viņiem ir tāda taktika mūs mierināt? Viņi nav, man liekas, mūsu valdības tie politiski nekad nav mācīti, ka sabiedrība pa īstam jāiesaist. Sabiedrībai ir jāspēj atskaitīties, lai pietiekami labi kaut kas izskatās. Tas tā kā to visi sapratuši, bet ka sabiedrība ir jāiesaista, tas nenotiek. Līdz ar to arī pašlaik tā ir, ka mēs faktiski redzam, ka gatavība prasa, paskatieties, kam prasa gatavība? Ugunsdzēsējiem, armijai, mediķiem, tur nāk, viņiem prasa. Kāpēc neprasa skolotājiem? Piemēram, vienkārši neprasa. Kāpēc neprasa pārdevējai veikalā? Bet mēs esam visi norentējušies uz dienestiem, uz to operatīvo, un tad arī tā gatavība, un viss tiek, es vienmēr runāju, kad, piemēram, man kādreiz pateica, ka dienests nav tā kā drošībai.
Mēs drošībai finansējumu paredzēsim, bet dienas tajā neietilps. To teica gan ministrs prezidents, gan prezidents. Jā. Es tagad runāju diezgan atklāti par to, ka tas man sašāva, jo no vienas puses drošība ir tiešām jebkas. Vai strādās maize, vai skola, vai būs autobus, ar ko mēs evakuēsim slimnīcas, ja, ko mēs visi skaisti plānojam. Un, jā, tādas raudzīšanās tikai uz tā militāro aizsardzību, viņa ārkārtīgi svarīga. Mums arī tur tiešām nebija viss, kas vajadzīgs, un kādu laiku nebūs, jo tas viss ir ilgi pasūtāms, iegādājums, bet mums ļoti, ļoti jādomā par sabiedrību. Un daļu mēs vienkārši varam pagriezt savādāk lietas darīt. Nu, piemēram, nešūt somas, bet darīt kaut ko tādu. Ja? Un kāpēc nē? Tas faktiski ir viens īsts stāsts, jo zemesargiem ir izcili kursi sagatavoti, dažāda veida lietas, ko ne jau vajag visu tur, bet paņem kaut kādas tēmas, kuras ir svarīgas katram un dod tiem bērniem iekšā to visu. Ja? Un galvenais, lai viņi praktiski izmēģina, jo mācīšanās jau var, kā mēs sakām, viena lieta, tu noklausies lekciju, tad tu noskaties video, katrs tev kaut ko vairāk, bet tā, kad tu esi pamēģinājis, tas arī jau ir labi. No vienas reizes tu esi sapratis tikai, kas ir kļūda, tad tev jāmēģina būt daudzas reizes, lai saprast, ka tu to māki. Nu, trešais tev jāsāk kādam citam stāstīt, jo tad tu pa lielam saproti visu līdz galam. Tā kā, bet es domāju, ka te bija diezgan laba atbilde. Ja valdība uzskata, ka glābšanas dienas nav drošība, varbūt tagad tā vairs neuzskata, bet kādreiz tā ļoti ceru, jo man liekas, tas ir otrā armija, kā minimums, gan glābšanas dienas, gan ugunsdzēsēji. Un kā to var neiemācīties. Pie tam daudzas valstis faktiski tieši to arī izmanto, jo nav jau arī noslēpums, kad iztērēt 5% aizsardzībai nemaz nav tik vienkāršs uzdevums. Tas arī ir apēst ziloni. Jēgpilni iztērēt, ja. Un daudzas valstis to, protams, dara, izmanto tieši šādiem mērķiem. Nu, tā kā, kad sākot ar to, ka, Itālija saka, ka viņiem tilts uz Sicīliju ir strateģiskās drošības jautājums, ja. Protams, ka tā ir arī iespēja stiprināt faktiski visus tos glābšanas dienas, kur pats par sevi ir drošības sastāvdaļa. Tu pasviedīs kaut kādu ideju, viņi tu līdz sāks uztaisīs kursus kaut kādas visiem. Jā, ne kursi, tur, man liekas, ka ir arī gan daudz infrastruktūras, tehniskās kaut vai nepieciešams tam visam. Cits starpā, kā mums ir jūs zināt kaut ko, kā mums ir armijai vispār ar medicīnisko sadaļu, ja viņi tā kā kaut kā paļaujās uz civilo medicīnu arī, piemēram, krīzi. Sākās karš. Viņiem taču nav armijai 1000 ārstu, vai ne? Nav, bet armija gatavo to saucamos karavīrus glābējus, kas strādātu tieši kara laukā, jeb nulītē. Un, teiksim, visās valstīs faktiski šīs sistēmas ir būvētas līdz noteiktam brīdim, līdz noteiktiem kilometriem, no kuriem vienmēr civili iesaistās. Es jau teicu, ka arī mēs tāpat zīmējam, tie ir tie standarti, pēc kuriem tiek organizēta cietušo evakuācija no kara zonām, tiešām atstrādāt un pēc NATO principiem, lai gan NATO, protams, pašlaik arī pārskata virkni lietu tikai tāpēc, ka dronu karš atšķiras no tā, kā tas notika iepriekš frontes līnijās un tā, jo, jā, es to redzēju, kā tas ir, ka faktiski tieši saistē tu redzi cietušo kara laukā, tev viņam jātiek pakaļ, bet virs viņa karājās drons, un tu vienkārši tur nevar ieiet, jā, un tā ir tā realitāte, kas visiem mums arī jāsaprot, un kas ir liels izaicinājums armijai. Tas, ka viņi strādās, jā, mēs nelienam nekur, kur notiek aktīva kara darbība, tas dienestam tiešām tā ir, bet es jau minēju atkal par tiem mērogiem, faktiski jau tādu ļoti drošu vietu. Es biju Slavjanskā, Kramatorskā, tur pie faktiski tu atrodies tos 5 kilometru attālumā, tā ir smieklīgi drošā zona, tā faktiski nav. Un jā, tāda par kaut cik drošu zonu, kur vismaz tev nevar nošaut tiešā veidā, tie 20 kilometri, jā. Tas arī būs tas, kur strādāsim mēs dienas. Tas gan nenozīmē, ka tā ir drošība, jā. Es gribētu nedaudz palielīties, ka mēs ar Lienu esam kopā bijuši mācībās, kā zemesargs un Liena ar savu dienestu, kurā tieši tika izmēģināt šī sadarbība militārajā, karavīri
palīdzības sniedzēji vai sauksim viņus pārstiem vai medicīnas tas personāls un civilais, un tur viss notika ļoti labi, un tur droši vien var gribēt, lai tas būtu 100 reizes vairāk un vēl labāk, bet tur tā galvenā labā ziņa visā tajā, ka tās ir vismaz lietas, ko vismaz kāds ir pamēģinājis dabā. Nu, tur sabrauc kopā cilvēku un kaut ko tur reāli dabā darīja, veida, lika cēli, skatījās pulkstenī, kas tur iznāk. Ja? Tā problēma mums ar to civilu aizsardzību vispār ir tāda, ka nekas no tā nav dabā izmēģināts. Tas viss ir tikai uz papīra. Un tā ir milzīga problēma. Armija ir daudz gaismas gadus priekšā civilēji pasaulē to, ka viņi vismaz kaut ko cenšas pamēģināt. Protams, tāds, ka mums civilā pasaulē, civila aizsardzībā termins karš nav bijis līdz šim. Mums jau tāds risks vēl tagad īsti nav apstiprināts. Mēs visi tam gatavamies, bet plānos vēl viņš līdz galam nav. Bet tā ir taisnība, ka es vienmēr šajās mācībās skatos tieši no šī, un esmu pat teikusi zemesargiem vai NBSam, es saku, atlidiniet kādu dronu, lai tie manējie saprot bļāviens, ka nevar tik ilgi kasīt tieši tajā vietā. To jau sen bija jābūt prom. Bet tā ir civilais, viņš strādā pēc civiliem algoritmiem, civiliem standartiem, viņš izpilda visu, kas ir pareizi, kardiogramma jāuzstājas, un tas ir noteikti jāuzstājas, un bez tā mēs vispār nekustamies, bet, protams, ka tas atšķir. Un ir ļoti grūti, jo nevienā medicīnas koledžā nav šie kursi, un, protams, nevar prasīt, ja man tagad būtu jāsāk viņu visi mācīt, tie 3,500 cilvēku. Tad kādai mašīnai jāiedarbinās dienestā, un arī šīs mācības, kas katru gadu notiek, un arvien vairāk, un patiešām mēs visu laiku, mums vadībai liekas, mēs nepārtraukti kaut kādās mācībās esam, un tā ir viss paralēli ikdienai vēl, kas notiek. Tad, ja mēs paskatāmies realitātē, tad no 3,000 cilvēku tie kaut kādi 300, kas tajā gadā iziet cauri tām mācībām. Tā tas ir nepietiekami absolūti, un tāpēc tas, ko tikai varu teikt, jāturpina, kamēr vadība vēl stāv kājās, tikmēr mums jādara. Man ar stāsts par Lienu ir. Bet viņš ļoti labi to domāšanu raksturojums arī vedām, kad ātrās palīdzības, tas bija diezgan sākumā. Bijām no Norvēģijas nopirkšu ātrās palīdzības, viņam nebija tās nestos iekšā, un tad Liena sagādāja viens, mums brauc viņam pakaļ, un tur vairākas tās nestos stāv, un mēs tā kā ieliekam viņas dar, viņas fiksējās tajā mašīnā, bet bišķi kustās. Tur. Un man tas cilvēks, kas viņas dod, saka, nē, tā nevar. Viņš saka, tā kā neatbilst standartiem, es nedošu, nedara. Es saku, bet saprotu, ka viņi tagad šobrīd pār plecu nes, teiksim, to ievaino to, jebkas, uz kuru viņš var apgulties, un ja vēl viņu var ielikt ērti mašīnā, tas ir jau, super kolosāli. Tad ar tādu pierunāšanu, tā kā beigās tomēr ļāva tās nestos ņem, bet tas, ka šis neatbilst standartiem, šis nav pareizi, tā nedrīkst. Ja? Tā karājas, tad redz, mēs paši arī būvējam tās Imants kompānija, mašīnas tieši no nulles, ko evakuē, ja, tās, kur ir jauns produkts militārā industrijā, tev ir džips, kurā tu vari ielikt nestuvis, kur galvenais uzdevums ir ātri zem tiem droniem iebraukt, iekrāmēt mašīnā, un, protams, ka tur nekas neatbilst nekādiem standartiem, bet arī ir labākā nest pār plecu. Redzi, tajā brīdī, kad tu strādā zem droniem, tā tieši ir tā sajūta, tā tiek pielemts, ja tu saproti, ka tas cilvēks tomēr ir glābjams, jo bieži vien, protams, ievainojumi tādi, kas nav savienojama dzīvība, un tad tiešām nevar riskēt tik ļoti, jo tad vēl tie pārējie, kas mēģinās, tad viņi veido šos koridorus, piesegus, triec nos to vienīgo dronu, tad lido nākamais, un tur viss notiek, tad tev tajā visā ir jāpaspēj izglābt cietušais. Tad tev ir iedotas minūtes, un tā ir lielākā problēma. Es esmu redzējis tos video, kā viņi dzīvē neredzējušos, bet ka viņi ar motocikliem piesien vispār aiz motocikla cietušo speciālā tādās nestuvēs un vienkārši pilnā ātrumā rauj iekšā tīklos, ja, kur ir reizes sataisīts visapkārt, lai viņi galvenais būtu drošībā. Tad kādu tur standartu, un to mēs saprotam, tie, kas kaut cik tuvāk piebrauc, ja, bet tiešām Latvijā mēs strādājam pēc ļoti augstiem standartiem, mums viss ir Eiropas prasības priekšā, un tur mēs visu atbilstam, mēs varam katru dienu pateikt, kā mirtanti visi dokumenti parjātki, bet tā ir lieta, kas arī ir tajā domāšanā, bet es arī šajā ziņā domāju, arī mani cilvēki, kas dienā strādā un diezgan daudz redz ikdienu un smagu,
viņi arī kaut kā pielāgosies un tajās mācībās, un mēs laikam nespējam uzraut to drive tādu, lai viņš tur sajūt to apdraudējumu un sāk strādāt ātrāk, bet, manuprāt, tad, kad viņam tur reāli lidos, viss jau notiks pats pa sevi. Galvenais, ka vadītājs teiks, jā, es akceptēju, ka tu šitā izdarīji, jā, nevis pēc tam būs pārbaudas lieta, kāpēc tu šitā un kāpēc tu tā. Jā, un tie protokoli ir viena lieta, un realitāte ir otra lieta. Mēs vēl atvedām arī 4 doktoru zemesargiem mācīt. Un, būtībā visi tie protokoli tieši tādi paši arī, gan Ukrainā, gan mūsu tiem zemesargiem, bet ar ko tā realitāte atšķirās. Ja? Un tur, protams, arī bija jautājumi, ar ko jums ved tos ievainotos. Un tā viņi saka, jūs pēc protokola ir, tur nezinu, cik viens ārsts uz 2 ievainotiem. Saka, es esmu lielākais strādājis ar 72. Viena pati, ja? Tad tev skaidrs, ka tu kaut ko no tā protokola griez nost. Tā kā vienkārši, lai tiktu ar viņiem galā. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs domājam, redz un gatavojamies, kā mēs tos cilvēkus glābsim zem droniem vai kaut kur, jo ir, pretējā pusē ir otra stratēģija, ko mēs redzam vienkārši, neko neglābt, ja? Kur cilvēkam nav nekāda vērtība. Tā kā labā ziņa ir, ka mēs tomēr esam cilvēki, kas domā, kā glābt savus cilvēkus. Jā, droši vien uz šīs te optimistiskās un daudzsološās nots mēs varētu pabeigt sarunu. Paldies, Lieni, ka tu biji un pastāstīji. Un cerams, ka mēs ko te ar Reini, tad nespeciālisti kaut ko te mudinām, tas varbūt neko nenozīmē, bet tu tā piešķir tomēr autoritāti mūsu tai tēmai par to, ka katram arī pašam jāgatavojās un jābūt, arī nav ko gaidīt pārāk daudz no malas. Ir kaut kas pašam jāparosās, ne? Ne politikā, ne karā laimes lāčs nav, kas atnāk un viss izdara. Jā, galā tas, ja tu esi gatavs, tas jau ir tikai tev pašam. Jo diez vai tu vari iedomāties, ka tev nebūs, kurš skriet patvērt, tu nebūs uztaisījis savu 72 stundu, kam tu sūdzēsies pēc tam. Mēs šitā nedomājam tādās kategorijās, jo mēs tiešām visu laiku kaut kā vēl domājam par to, ka kādam jāatbild un redz, un viņa tā valdība tur galu galā, bet tu taču pa sevi. Vismaz par sevi parūpējies un par savu ģimeni. Jā, un ja tu vēl par kādu kaimiņieni nespējīgu vari parūpēties, tad pavisam labi. Labi, paldies. Paldies.